Dieva gudrība. Kad Hērods bija miris, redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja: Celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēla zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Un viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti un nonāca Izraēla zemē. Bet, kad viņš dzirdēja, ka Jūdejā valdīja Arhelaus sava tēva Hēroda vietā, tad viņš baidījās turp noiet, un sapnī saņēmis norādījumu, viņš atgriezās Galilejas robežās. Mateja evaņģēlijs. Apbrīnas vērts ir veids, kā Dievs vada Jāzepu, kamēr viņa ar Jēzu un Mariju ir atceļā no Ēģiptes. Dievs sūta Jāzepam sapņus, taču vienlaikus paļaujas arī uz Jāzepa veselo saprātu un gādā, lai viņš pasargātu Jēzu no briesmām. Abi, Dieva padoms un veselais saprāts ir noderīgi, taču Dieva gudrība ir varenāka. Veselais saprāts ir ierobežots. Paļaujoties, ka Jēzus mūs glābs no grēka un nāves, mēs paļaujamies arī uz Dieva gudrību. Kāds gan glābšanas spēks piemīt mirstošam vīram vai silītē guļošam zīdainim? Taču, ja paraugāmies ar svētā gara palīdzību, top skaidrs, kas Jēzus patiesībā ir – Dieva spēks un Dieva gudrība. Caur savu nāvi un augšām celšanos viņš mūs padarīs par Dieva bērniem. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka, teikts Pāvila 1. vēstulē korintiešiem. Kungs, svētais gars, vadi mani, kad nezinu, kā rīkoties. Vadi mani ikdienas ar savu labo padomu. Āmen.